2, pavisam 2 darba spējīgi laukstrādnieki uz 4000 hektāru zemes šajā sovhozā. Nu labi, valsts saimniecībā, ja jums tīk. Harijs Andersons un Ārijas Seņkova. Vēl mēs jūs iepazīstināsim ar saimniecības melderieni un zirkopi vienlaikus Elzu Kokari, ar teļkopi un veikalnieci Ausmu Jūgu, ar Jānišu saimnieku Jāni Jankavu, ar Jāni Erenpreisu, profesoru, jā? Bet visam pašā vidū paceļas šis lepnais tornis, Latvijas augstākajā vietā Gaiziņkalnā, kura pakājē tad arī plešas saimniecības Vestiena teritorija. Vispirms iegriezīsimies Jānišos. Tā sauc šīs mājas. Tām savus jaunības un spēka gadus, bet vēlāk kolkozam atdevis Jānis Jankavs. Vai viņš gribētu ēkas atjaunot? Un es vienreiz jau diezgan smagi pārdzīvojis visu to savu darbus, rezultātus, un lai es atkal ņemtu no gala jaunu, atjaunot visu to, tā kā rokas vajadzības. Tas jau atkal prasa līdzekļus, un šobrīd patreiz mums to līdzekļu, to materiālu nav. Tā kā šovasar runājām par cementu, pasaka, nu nav. Jūs dzīvojat skaistā vietā? Nu, Gaiziņkalns jau pats par sevi ņemot jau mūsu augstākā vieta. Skaistākā vieta varētu būt. Cik tagad skaists, tas nemaz teikt nevis. Vai viņš ir kārtīgi izkops, tā kā ir domāts vai nav domāts. Profesors Jānis Erenpreis. Es savu bērnību lielā mērā pavadīju laukos, lauku mājās. Visu vasaru es parasti biju laukos, tur es varēju skraidīt basām kājām, kāpt kokos, dzert siltu pienu no gosti, ko slauktu. Nu, pēc tam mācības un darbs un karš un visi ar tiem saistītie notikumi, lauku mājas tika zaudētas. Un šeit sakrita viss kopā. Bērnības beigas, lauku zaudēšana un arī Latvijas zaudējums. Tas bija savijies viss kopā vienā tādā, pat ne tēmā, bet tādā izjūtā, un visu laiku bija tāda vēlēšanās viņu visu pēc iespējas atgūt. Piebildīsim, ka Vilku kalna māju tagadējais saimnieks ir Vēža pētniecības laboratorijas vadītājs, ievērojams zinātnieks. Jā, cik daudzi latviešu pilsētnieki būdami tomēr paliek zemnieki. Nedēļas 5 dienas Erenpreis kungs ir rīdznieks, bet 2 Erenpreisu Jānis ir vietējais. Ja tā padomā, kādu gan ķieģeļu un cementa blāķi Madonas rajona vadības sagrūdusi šajā dižajā skatu tornī. Tur varēja atjaunot ne tikai Jānīšu kūti vien. Skaisti jau, protams, te ir, pa gabalu skatoties, bet tuvāk. Kokaru Elza atkal darbā. Vīriešu cilvēkam dzirnavnieka amats gan būtu piemērotāks, bet kur tu viņš šajos laikos rausi?
Vecās dzirnavas, plenču nosvilinātas un postā aizlaistas. Bet šī ir baznīca. Vecajā muižā, saimniecības centrā, gan mazliet cerīgāks skats. Bez strādāšanas dzirnavās Elza kopja saimniecības 6 zirgus. Te es esmu dzimusi un te augusi, un te man tepat jānomirst. No ēstienas projām es nebrauku. Nē, to ēstienu nav nekur labāk. Tās tur tiem staiguļiem, tiem tur tādiem, ka laimes meklētājiem. Un te Ausma Jūga pie saimniecības bullīšiem. Un otrajā darba vietā veikalā. Pirmkārt jau cilvēku vajag, lai būtu apgrozība, lai būtu Gaiziņkalnā kā sendienās. Brauca, bija kaut kur, tomēr pēdējos 2 gadus tagad pilnīgi pasīvi. Nu, tepat apkārt nevien, te jau nav neviena vietējā, kas ir. Fermā tur daži cilvēki strādā, līdz tekus arī, kas tad? Pilsēta vieni dzīvo. Īstenībā atpūtas bāzes tikai ir ap Gaiziņkalnu riņķī. Kā pēc mēra laikiem, uz 7 verstīm 1 cilvēks. Bet kad Vestienā gada tirgus, no kurienes viņi rodas? Vairākas! 18 rubļu otrais! Vairāk! Tiešām vairāk tieši nav samaksāt. Jūs nabadzīgi cilvēki esat. 6. numurs 18 rubļi trešreiz nopirkts. Normāli. Kasiere, lūdzu šeieni! Kasiere! Jā, viena lustīga padarīšana ir tāds lauku gada tirgus. Un tomēr mazliet skumji.